Sveicināti, dārgie radioklausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šoreiz es vēlējos runāt par žēlastību un darbiem. Vai tu esi kādreiz šaubījies par savu pestīšanu? Vai tu esi kādreiz jautājis, vai man ir piedots? Vai ko Bībele saka par nosodījumu un grēku? Un šī raidījuma mērķis ir, lai tu varētu iegūt iepriecu un mieru kungā. Un es esmu sen jau vēlējies runāt par šo tēmu, un tā ir pamats ticībai. Pamats kristietībai, tas ir tas, kas tieši veido kristietību, un reizēm par to runā, es teiktu, par maz, vai tā netiek gana uzsvērta arī šī raidījumā, jo mēs aplūkojam dažādas tēmas, un tās ir saistītas ar mūsu dzīvi šeit uz zemes kā kristiešiem. Un es cenšos vismaz tajos raidījumos, kas runā par mūsu kādu darbību, iesaisti, runāt par Kristus žēlastību, runāt par to, ka tikai Dieva spēkā mēs to varam darīt. Un es zinu, es uzsveru arī bieži svētbīgu dzīvi, bet es vēl vairāk vēlos uzsvert Kristus žēlastību, kad tas viss nāk tikai no Kristus, un to es centīšos šī vienā raidījumā izdarīt, bet noteikti par to ir jārunā vēl un vēl, un tā ir tik plaša tēma, runājot par Kristus žēlastību uz mums, ka viņu nevar izsmelt. Jā, man šodien sanāca vairāk par to padomāt, vairāk arī sarunāties par šo tēmu, un es domāju, jā, tagad ir laiks arī par to ierakstīt un arī padomāt. Tagad parasti man cilvēki jautā, piemēram, jauni kristieši, prasa man, ko man lasīt Bībelē. Tad parasti es atbildu, vislabāk ir sākt ar evaņģēliju, izlasīt vai nu vienu, vai nu visus evaņģēlijus. Vislabāk būtu, ja varētu izlasīt Lūkas evaņģēliju, jo tas ir visgarākais, arī vispilnīgākais no pārējiem, un tad vēl Jāņa, jo Jāņa ir atšķirīgākais no pārējiem, salīdzinoši ar Mateju un Marku. Bet, ja ir pavisam grūti cilvēkam, tad es saku, var lasīt arī Marka evaņģēliju, tas ir visīsākais, tas ir gana steidzīgs, tur ir daudz notikumu, bet šā vai tā es vienmēr iesaku izlasīt evaņģēliju, lai saprastu, kāds ir šis stāsts, piedzīvot Jēzus notikumus, redzēt, kāds viņš ir bijis. Un tad, protams, var izlasīt arī apustuļu darbus, bet tas uzreiz nav tik obligāti, to noteikti vajag izlasīt, ir svarīgi to lasīt, bet parasti tad es iesaku atkarībā, vai mēs kopā lasam ar šiem cilvēkiem kādiem, es iesaku lasīt Pāvila vēstuli Galatiešiem. Un mēs tev pēc tam arī pieskarsimies, jūs sapratīsiet, kāpēc, bet tā runā par žēlstību, kur mēs esam saņēmuši no Kristus. Un šī vēstule ļoti vienkārši saspiež kopā gan visu veco derību, gan evaņģēlijus, gan to, ko Kristus ir izdarījis 6 nodaļās. Tieši runājot par žēlstību un darbiem. Tad es vienmēr cenšos izlasīt to kopā ar cilvēkiem, un tad parasti rodas jautājums, vai varētu tad teikt, jāiet uz iesvētas mācībām vai kā citādāk, jautāt cilvēkam, kā viņam tad tālāk dzīvot, kāda ir Dieva griba viņai dzīvei, tad es iesaku lasīt pēc tam 1. Pāvila vēstuli korintiešiem. Lai šis cilvēks pats lasa, vai mēs kopā lasam, lai Dieva vārds runā uz šo cilvēku, un tās ir viena no manām mīļākajām vēstulēm, kopā ar 1. Pāvila vēstuli Timotejam, to es arī iesaku lasīt, jo 1. vēstule korintiešiem ir tāda kā kārtības vēstule draudzēm. Un tur tiek ļoti skaidri pateikts, kāds ir Dieva prāts mūsu dzīvei, un kā mums būtu jādzīvo, lai klātos pēc iespējas labāk. Tur viss ir izstāstīts par dažādām lietām, man liekas, ļoti skaista brīnišķīga vēstule. Un tad es iesaku izlasīt 1. Pāvila vēstuli Timotejam, jo 1. un noteikti 2. vēstule Timotejam ir uzskatīta kā pēdējā, ko Pāvils ir uzrakstījis. Viņš nodod visu būtiskāko pirms savas nāves, savu māceklim Timotejam. Un tā runā par to, kādam ir jābūt nobriedušam kristietim.
Bet, protams, arī viņš runā par to, kādam jābūt vecajam un mācītājiem draudzēs, jeb šo vecajiem un arī mācītājiem, tā skaitā draudzēs. Bet tas būtu tāds standarts, un tas nav nekas tur traks arī sarakstīts, bet pēc kura vajadzētu tiekties katram nobriedušam kristietim. Tagad tādas ļoti labas un iedrošināšas lietas, un tad, kad tas ir izlasīts, tad es iesaku atkal izlasīt vēstuli Galatiešiem, šo žēlstības aspektu. Tā kā salikt to kopā, jo mēs redzam, Pāvils to arī dara katrā vēstulē. Bet runājot par šo, mēs varam iekrist tādos divos grāvjos. Ir cilvēki, kuri uzsver žēlstību un uzsver to tik daudz vai tik lielā mērā, ka pārvērš to labklājības evaņģēlijā. Vai kā Bonhoeffers ir teicis, lētajā evaņģēlijā. Kur evaņģēlijam nav vairs nekādas nozīmes, viņš paliek vājš, kur visi tiek pestīti, kur elles nav, kur Dievs ir kā slaucamā govs, kas uzklausa visas tavas lūkšanas, un tā tālāk, un tā arī ir maldus mācība. Jo tad rodas jautājums, kāpēc tad Jēzus upuris vispār bija nepieciešams? Kāpēc viņš vispār tad nāca? Un parasti ir šie cilvēki, kas tik ļoti uzsver šo žēlstības aspektu, bet beigās tas arī pārvēršas drusku bauslībā sakot, jā, bet tu tikai iedod mums naudiņu. Bet pārsvarā šie sludinātāji nekad nerunā par grēku. Jēzus vienmēr ir palīgs un labākais draugs. Galvenais, lai tu noziedo. No tā. Bet tu redzēt, arī ir maldu mācība, tā piesaist daudz cilvēkus, bet Bībele par to nekādā veidā tā neuzsver. Bet otra galējība, kas arī bieži ir redzama, ir tas, ka draudzes uzsver bauslību, jeb šo darbus, likumus, kā mums būtu jādzīvo, kas mums būtu jādara kā kristiešiem, kā valstī mēs teikt, likumus likuma galā. Par visu likumu, viss ir aizliegts, elpot nedrīkst, par visu jāmaksā, reizēm tāda sajūta, vai ne? Un tad arī tādi kristieši, kas to pašu izdara ar Dieva vārdu, kur uzliek nosacījumus pestīšanai. Un uzliek pat tādus nosacījumus, kur iet pāri Bībeles robežām. Un šeit cilvēki, kuri dzird šo nedēļu no nedēļas, nākot uz draudzi, nepārtraukti domā par savu grēku. Tie neredz izēju ārā. Un tad dzīve, kā nekristietim, likās pat vieglāk, skaistāk. Vai ne? Tu nezināji, ka iesi uz elli vai ka viss ir slikti, bet tu dzīvoji, izbaudīji dzīvi un pēkšņi tu kļūsi par kristieti, it kā saņem piedošanu, bet tiem likumiem neredz gala un liekas, tos ir neiespējami pacelt, kā lai tā dzīvo. Un tas kļūst par milzīgu nastu un spiedienu, ka ir jāizdara 1000 lietas, ja nē, tad tevi gaidīs elle. Bet nu labi, varbūt elle nē, bet nieka 1000 gadi šķīstītavā, vai ne? Tā kā to mēs esam dzirdējuši, un tie arī ir maldi, tas arī ir otrs grāvis, kurā mums nevajadzētu iekrist. Jēzus Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā saka šādus vārdus, viņš saka, nāciet šurpi pie manis, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācaties no manis. Tas ir svarīgi, jo mums ir jāmācās no Jēzus. Bet viņš saka, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņš saka, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Un kā tas var būt, ka šī evaņģēlija vēsts, šī pestīšana priekš tik daudziem var kļūt par nastu. Un tas ir tad, kad tiek uzsvērti šie bauslības darbi. Un man patīk Dieva likums, gan vecajā, gan jaunajā derībā. Tas ir labs. Un jo vairāk es lasu veco derību, jo vairāk es redzu, cik tas ir labs, un arī mūsdienās redzu tās sekas tam, ka cilvēki tam neseko. Cik slikti ir, ka tam neseko priekš tiem pašiem cilvēkiem. Bet man tas patīk tāpēc, ka es zinu, ka es to nevaru izpildīt. Un ja man tas būtu pilnībā jāizpilda, lai iemantotu pestīšanu, tad es to ienīstu. Un nesen es dzirdēju šādu salīdzinājumu, kurš salīdzināja bauslību un žēlstības darbus, un tas bija šāds. Iedomājies, ka tu atrodies starp 2 augstceltnēm, lielām mājām, un tās ir 100 metru attālumā.
Un tad tev tiek teikts, ka tev vajag pārlikt pāri. Un tev ir jālic, un ja tu neliksi, tad būsi pa galam, bet ja tu leksi, tu arī saproti, ka tu tam nepārliksi pāri. Tas nav iespējams. Un tad tu zini, ka tas nav iespējams, ka tu nevari tikt pestīts, bet tev iedod striķi. Šķietamu striķi, viņa nolakt no vienas mājas līdz otrai, un saka, tagad ej pāri. Bet tu arī zini, ka ir grūti noiet pa striķi 100 metrus nenokrītot, jo ir jānoiet perfekti. Ja tu pieļausi vienu kļūdu, tad būsi beigts. Un tā ir bauslība. Mēs pēc tam lasīsim Bībeles pantus, kur tiek teikts, ka neviens nevar tikt pestīts caur bauslību, ja vien to neievēro perfekti. Un tas būtu kā iet pa šo striķi, noiet perfekti, bez vienas kļūdas, tad tu vari pāriet pāri, tad tu vari iemantot debesis. Bet tas, ko izdarīja Kristus, viņš starp šīm divām mājām atstāja šo virvi, bet viņš uzlika tīklu apakšā. Un pēkšņi, tagad, kad ir šis tīkls, es zinu, es varu iet pa šo ceļu, bet tas, kas man būtu bijis milzīga nasta, neiespējamība, briesmīgākā lieta, kas varētu būt, pēkšņi var kļūt pat jautra, priecīga. Tur izklaidēties. Tu vari iet pa šo striķi, tu centies tāpat nenokrist, bet zini, ja tu nokristīsi, tevi noķers, un tur atkal celties, un turpināt iet no tās pašas vietas, tur, kur tu paliki, un katru reizi paliekot aizvien labāks un labāks šī prasmē. Un tā tas ir, kad grēkam, tad, kad mēs viņu izdarām, viņam vajadzētu mums sāpēt, mums vajadzētu to nožēlot. Bet tā tīkla dēļ, tās piedošanas dēļ, mēs varam iet pie Dieva un saņemt mieru. Un es vēlos stādīt tādu piemēru priekšā, vai tu esi varbūt šo piedzīvojis. Piemēram, kāds saslimst, vai tev iet grūti laulībā, vai mūsu jaunākiem klausītājiem to skolā ir pārbaudījumi, izaicinājumi, varbūt kādas slimības. Un tad tu dalies ar kādu par to draudzē, un tad ko parasti, vai kas tiek parasti teikts? Un parasti tā atbilde ir, tu lūdz par maz, vai vajadzētu lūgt vēl, vai tu tici par maz? Kā tu netici, ka Dievs to var salabot? Vai tu neesi kaut ko izdarījis? Tu neesi kādam piedevis, to jānāk biežāk uz draudzi. Un vēl vienmēr parasti sātans pie viss ir vainīgs. Un kaut kādā mērā šīs lietas varētu būt taisnība, bet tas, kas man raisa problēmas, ir tas, ka šādas problēmas ir saistītas ar ticību un pestīšanu, jeb šie risinājumi, kurus cilvēki dod. Reizēm tiek teikts, lūdz ticībā vai izrunā vārdus eksistencē, vienkārši tici, un Dievs to darīs. Bet ko darīt situācijās, ja cilvēks patiešām tic, viņš cenšas negrēkot, bet tāpat ir slikti, nepaliek labāk? Un atbildi vienmēr ir lūdz vairāk, sātans ir vainīgs, vai ne? Tu vienkārši turpini. Un tas ved bauslības darbos. Vienalga kādu lietu tev liktu darīt, lai tev paliktu kaut kā labāk, tā ir bauslība. Jo viņas visas lielā mērā, reizēm tās ir labas un pamatotas lietas, bet lielā mērā viņas atdurās pret tevi un tavu varēšanu izdarīt šīs lietas. Vai noskaiti 20 reizes lūkšanu, vai samaksā, vai vienalga, kas tas būtu, tas ved bauslībā. Tie ir likumi, kurus reizēm cilvēki izdomā, cenšoties palīdzēt, kuri aizved mūs bauslībā. Un Dievs pats saka vairākās vietās, gan psalmos, es nolasīšu arī Hozejas un Jesajas rakstu vietu, kur Dievs saka, ka viņam nav nepieciešami mūsu upuri, tie mūsu darbi, tās lietas, ko mēs viņam varam pienest. Piemēram, Hozeja 6.6 stāv rakstīts, jo man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem un nokautiem lopiem. Man patīk dievatziņa un nebūtu ne dedzināmie upuri. Tad ir teikts, ka Dievam patīk mīlestība un nevis upuri, un viņam patīk dievatziņa, tā atziņa, ka ir Dievs un nevis dedzināmie upuri, nevis vienkārši kādu lietu darīšana Dieva dēļ. 51. psalms, 18. pants saka, jo tev nepatīk kaujamie upuri, un ja es tev dotu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Upuris, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, un salauztu un sagraustu sirdi tu Dievs nenoraidīs.
Tas ir tas, kas Dievam patīk, cilvēki, kuri meklē Dievu. Un kā pēdējais no Jesajas nodaļas, no Jesajas grāmatas pirmās nodaļas, man liekas, to visu pirmo nodaļu var izlasīt, tur ir arī teikts, Dievs saka, mazgājieties, šķīstaties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā, mītieties ļaunu darīt, bet mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, paliedziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem un aizstāviet atraitni. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Viņš saka, viņš izvērtēs. Bet tad Dievs saka, ir jādara tās lietas, jāatsakās no ļaunā, bet tad Dievs atkal dod apsolījumu, dod žēlstību. Viņš saka, kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Un tad šie darbi, šīs lietas Dievam nav vajadzīgas. Viņam nevajag mūsu upurus. Viņam nav vajadzīgas mūsu lūkšanas, mūsu nauda, mūsu apmeklējums vai vienalga, kas tas būtu. Bet tas, ka mēs darām šos labos darbus, šīs lietas, tie ir vajadzīgi priekš mums un priekš citiem, kuriem mēs tos darām, bet nevis priekš Dieva. Jo mums ir jāsaprot, ka Dievs, viņš labprāt uzklausa mūsu lūkšanas, viņš grib uzklausīt mūsu lūkšanas. Kāpēc viņš neatbildētu kādas lūkšanas? Un viņš neatbild reizēm, jo tā nav varbūt viņa griba, vai mums vajag nepieciešams pagaidīt. Bet mēs nelūdzam tāpēc, lai mēs varētu kaut ko izspiest no tēva, vai ir jābūt kādai formulai, lai viņu pierunātu, kāds nereti tiek teikts, vai ne, lūdz šādi, tādi, tad Dievs darbosies. Bet mēs lūdzam un vienkārši ceram, ka viņš darbosies. Tas nevienmēr tā ir, ka Dievs uzklausīs mūsu lūkšanas. Tas nav kā sakot, jā, lūdzu un lūdzu un lūdzu, un tad tas notiks it kā saule, kad norietēs, un tad būs rīts. It kā kāda lieta, kurai vienmēr būtu jānotiek. Bet sakot tā, lūdzu un lūdzu un lūdzu, un tad notiks ir bauslība. Jo tā kā savu spēku, savus darbus ieliec, tad jebšu darī, lai Dievs kaut kādā veidā rīkotos. Un tāpēc vienalga, kas tas būtu, kas tie par darbiem būtu, vai sakot ziedo, un tad notiks vai nokristies, un tad viss mainīsies, vai aiziet pie vakarēdiena, un tad viss mainīsies, tā būtu Dieva uzpirkšana. Bet mēs Dievam neko nevaram pienest, kas viņam jau nebūtu. Dievs vēlas, lai mēs viņu mīlam. Un mīlestība, tas nozīmē paklausīšanu viņam, klausīšanu viņam. Un Dievs gal galā zina, kas priekš mums ir labāks, un tāpēc ir labi, ka mēs varam viņam paklausīt, vienkārši uzticēties, lasīt Dieva vārdu, mīlēt un darboties, un Dievs pats darbosies. Bet tātad, kas mūs pestī? Kas ir tas, kas mūs pestī? Vai tie ir kādi darbi, vai tās ir lūkšanas, ziedošana, vai kristība pati par sevi, vai iešana uz draudzi? Un ja tas tā būtu, ja kaut kāda viena no šīm lietām ekskluzīvi mūs varētu izpestīt, izglābt, tad tā būtu pestīšana caur darbiem. Bet Bībelē saka, ko citu, viņa saka, mēs tiekam pestīti no ticības. Un tas ir visa pamats, žēlstība un ticība. Tas ir tas, kas pestī. Un tāpēc es vēlos nolasīt tagad vairākus pantus no Pāvila vēstules Galatiešiem, kuri par šo runā. Galatiešiem 2. nodaļā 16. pantā tiek teikts, ka zinādami, ka neviens cilvēks netop taisns pēc bauslības darbiem, bet ticībā uz Kristu Jēzu. Neviens netiek pestīts pēc bauslības darbiem, bet ticībā uz Kristu Jēzu. Un tad viņš turpina sakot, arī mēs esam piegriezušies ticībā Kristum Jēzum, lai taptu taisni Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem. Jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisns. 3. nodaļā, 10. pantā, Pāvils turpina sakot, proti visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta. Jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Nolādēts ir katrs, kas netur un nedara visu, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Un tur ir tā situācija, ka Galatijas draudzēs bija cilvēki, kas pievērsās jūdaismam atkal, kas gāja atpakaļ vecajā bauslībā, Mūzes bauslībā, likumos,
un vēlējās tādējādi tikt pestīti. Bet mēs lasām arī zinām, ka Ābrahams pirms vēl visa bauslība tika dota, tika pestīts savas ticības dēļ. Jo pašos sākumos pirms vēl bauslība tika dota. Un tad tālāk Pāvils turpina, sakot, ka Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu. Kristus uzņēmās visu sevi. Un vēl Galatiešiem 2. nodaļā ir teikts, kur Pāvils saka, es nenoliedzu Dieva žēlstību, jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus ir velti miris. Tas, ko es jau minēju, tad kāpēc Kristum nākt, ja bauslībā ir kāds spēks, ja viņa varētu mūs pestīt, ja tie darbi varētu mūs pestīt, kāpēc Kristum vispār ir vēl vajadzīgs nākt un būt? Un 3. nodaļā, 26. pantā Pāvils saka, jūs visi jau ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Esat jau tagad. Tā var būt mums pārliecība. Un turpat viņš saka, ka svētais gars apliecina mūsos, ka mēs varam saukt Aba tēvs. Svētais gars apliecina, ka mēs esam Dieva bērni. Pāvils saka, jūs visi jau ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti, Kristus vārdā esat tērpušies Kristū. Jau tagad. Ticība plus kristība, bet galvenokārt ticība tā, kas pestīja. Romiešiem 8 stāv rakstīts, tad no tiem, kas ir Kristū Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tiem, kas ir Kristū Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Un tie ir skaisti apsolījumi, kuriem mēs reizēm teiktu, mēs ticam par maz. Mēs neticam, ka tie darbojas uz mums. Bet tad rodas jautājums, kas ir ticība? Vai kā var zināt, vai kāds ir patiešām ticīgs cilvēks? Un Bībele šeit saka, kā es jau iepriekš minēju, ka tas, kas liecina, ka cilvēks ir pestīts, tas ir tas gara auglis. Gara augļi. Un par tiem atkal Pāvils runā Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā, tāpēc šī vēstule ir tik ļoti svarīga. Un 5. nodaļā 22. pantā viņš saka, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un, teiksim, visas pārējās lietas, kuras ir ar šo saistītas. Un Pāvils un Jānis un arī Jēzus un Jēkabs vienmēr mūs mudina pēc kaut kā tiekties. Arī šeit Pāvils pirms šiem gara augļiem viņš saka, no kā mums vajag atturēties pēc kā mums vajag tiekties. Bet ir svarīgi saprast, ka šie mudinājumi, kā mums būtu nepieciešams dzīvot, vienmēr ir ietērpti žēlstībā. No sākuma žēlstība un pēc tam žēlstība. Un to mēs redzam, kad Pāvils runā uz korintiešiem, viņš saka, jūs svētie, ne? Viņi ir jau svēti nošķirti, pēc tam liekas ārprāts, kurš tā dzīvo, tā kā viņi tur dzīvoja. Bet viņš saka, jūs esat svētie, viņš ietērp to visu žēlstībā, bet tad brīdina, bet tad dod atkal žēlstību. Un mēs esam kā Luters, to mēdza teikt, latīniski viņš teica simil justus et peccator, jeb šo vienlaicīgi taisnoti un vienlaicīgi grēcinieki. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri šim piesienās un saka, kā tu vari sevi saukt par grēcinieku? Tu taču esi pestīts un tu vairs neesi grēcinieks un tu esi brīvs un tā tālāk. Tā ir, jā, bet tāda veida domāšana var novest tevi vai cilvēkus lielos pārmetumos un ticības krīzēs. Jo tad rodas jautājums, ja es neesmu grēcinieks, bet tad kāpēc es grēkoju? Mēs taču katrs grēkojam, mums sanāk sagrēkoties katru dienu. Un mēs dzīvojam tādā grūtā laikā, kurā ir tik daudz izaicinājumu, ar kuriem cilvēki kādreiz nesaskārās. Un mums ir tik viegli krist daudzos dažādos grēkos katru sekundi, visur, kur mēs skatāmies. Un Bībelē saka, tas, kas domā, ka ir taisnīgs, lai skatās, ka nekrīt. Un mēs vienmēr varam krist, un tā ir Dieva žēlstība, ka mēs nekrītam. Bet tas būtu lepnums teikt, sakot, nē, es negrēkoju, esmu bezgrēcīgs. Jā, mēs tiksim taisnoti, mēs varam priecāties, mums ir piedots, bet mēs turpinam grēkot, mēs turpinam
grēkot. Un tā ir patiesība, bet mēs katreiz ceļamies un ejam un mainamies. Un uz to mums vajag arī tiekties. Un tāpēc reformāti ievēroja tādus 3 pielietojumus bauslībai. Jebšu kam bauslība ir nepieciešama. Pirmais pielietojums ir pavisam skaidrs, kam likums ir domāts, lai spriestu likumu, un to mēs redzam, ka praktiski visas Eiropas valstis un rietumu valstis ir uzbūvētas pēc 10 baušļu likuma, pēc tā, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. Un tas ir tas pirmais pielietojums, jebšu tas likums ir labs, lai valdītu valsti, lai pārvaldītu valsti, burtiski kā likums. Otrakārt, šis likums ir nepieciešams nosodīšanai, jebšu grēkatziņai, priekš nekristieša, lai cilvēks saprastu, kā Pāvils saka, ka tevi gaida sods, kad tu stāvi tiesas priekšā. Un ja tu šo likumu pilnībā neizpildi, ka tad tu dosies uz elli. Un to ir svarīgi saprast, un tam tas ir nepieciešams, lai uzrādītu šo grēku. Bet tad, kad mēs esam saņēmuši piedošanu, nākuši pie Kristus, tad mūsu grēki ir piedoti. Bet, kā jau es teicu, mēs nedzīvojam perfekti, mums ik pa laikam, kā ir nepieciešams mazgāt tikai kājas vēlreiz, atkal lūgt grēku nožēlu, un tāpēc tas 3. pielietojums bauslībai ir kā spogulis. Un tas ir kā spogulis priekš kristiešiem, lai saprastu, vai tu esi uz pareizā ceļa, vai lai saprastu, kā vēl tu vari augt ticībā, mīlestībā pret Dievu. Un tāpēc mēs žēlstību saņēmuši, piedošanu saņēmuši par visu izdarīto un arī par visu to, ko mēs vēl darīsim. Mēs varam ieiet Kristus iepriecā, Kristus priekā, ņemt viņa jūgu, kurš ir viegls un labs, un tad skatīties un salīdzināt un turpināt augt ticībā, bet žēlstību jau saņēmuši. Un Pāvila 2. vēstulē Tesaloniķiešiem Pāvils dara tieši to pašu. 2. nodaļā viņš runā par žēlstību, tad viņš saka, kā būs dzīvot, ka ir nepieciešams stāvēt stipri ticībā, nepadoties maldu mācībām, bet pastāvēt, un tad viņš nobeidz šo nodaļu, 2. nodaļu, sakot šādus vārdus, bet viņš pats, mūsu kungs, Jēzus Kristus un Dievs mūsu tēvs, kas mūs ir mīlējis un savā žēlstībā mums devis mūžīgo iepriecu un labo cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā. Un viņš saka, Jēzus Kristus mūs ir mīlējis un savā žēlstībā ir devis mums mūžīgo prieku. Viņš to mums jau ir iedevis jau tagad. Bet lai tā žēlstība iepriecina mūsu sirdis un lai stiprina mūs ikvienā labā darbā un vārdā. Un tā ir tā mīlestība, no kuras izriet šie labie darbi. Un to mums vajag saprast, to mums vajag iekļaut sevī. Un tas nenozīmē, ka mēs varam iet un grēkot, un to Pāvils arī saka, viņš saka, vai es tagad varu iet un grēkot, darīt visu, ko gribu, viņš saka, nē, es to nedarīšu, tāpēc, ka es esmu brīvs. Un mums ir jāuzmanās no kādām lietām, mums viss ir atļauts, bet ne viss der. Un to ir svarīgi saprast. Bet mēs piedošanu saņēmuši, iepriecu saņēmuši, labo cerību saņēmuši. Tādēļ mēs varam, tā dara mūs stiprus, ka mēs varam iet un darīt ikvienu labu darbu un izteikt ikvienu labu vārdu. Un to var salīdzināt šādi. Es dzirdēju, kā Pauls Vašers to teica, ka viņš teica, ka tas ir tā, kā skolotājs visiem ieliktu eksāmenā 10. Pašā semestra 1. sākumā, sakot, visiem eksāmenā ir 10. Un tagad, jau zinot, ka tev ir 10, bet tu vēl to vielu varbūt nepārzini, vai tu esi vēl visā procesā, lai to mācītos, viņš saka, mēs tagad turpināsim mācīties, mums būs kontroldarbi, mums būs pārbaudījumi. Un tie tiks kaut kādā ziņā arī izvērtēti, bet jau zini, ka gala eksāmenā tev būs jau 10. Kad es jau nolicis gala eksāmenu, un tāpēc ar prieku arī to vielu mācīties. Un tā ir svarīga viela, to ir arī labi zināt, vai nepriekš tevis turpmāk tavam darbam vai kam, to ir labi mācīties. Mums arī tāpēc mums vajadzētu augt un tiekties pēc tās, jo tā ir laba lieta, sekot Dievu pašu, tā nāk labi priekš mums. Bet mums ir jāsaprot, pat ja mēs perfekti visu nenoliksim, katru pārbaudas darbu, ka mums jau 10 ir ielikts gala eksāmenā. Bet reizē mēs uzvedamies
Tā it kā man ir tāda sajūta bijusi arī kādreiz, kad esmu kādus telefonus uz nomaksu paņēmis, ka mēs reizēm kristieši uzvedamies tā, it kā mums būtu aizgājuši uz veikalu, paņēmuši, jaunāko iPhone nomaksā, un tagad tas telefons ir mums rokā, bet nākamā mēnesis atnāk rēķins, un mums liekas, kāpēc man jāmaksā viņš? Man jau prece ir rokās, un tad mēs negribam maksāt. Un vai pēc laika, pēc gada tas pazūd vai saplīst, vai nav tik jauns, un tad vispār negribās maksāt, bet jāturpina katru mēnesi maksāt. Un es zinu, tā nav labākā analoģija, šim piemēram tā nebūtu nav labākā analoģija, bet reizē mēs tā uzvedamies, ka mēs esam saņēmuši piedošanu, pat liekas, bet kāpēc man tā dzīvot? Man jau viss man jau ir, un tā vienalga, visi atstājiet mani mierā, es negribu neko darīt, negribu nākt uz drauzu un tā tālāk. Bet tas nav tas skats, kāda mums būtu jābūt. Un Pāvils šeit saka, vēl Galatiešiem 5. nodaļā, pašās beigās runājot par šo, viņš saka, jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, jeb brīvībai, bet tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, bet turpretīm kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Ja tu nāc pie Dieva un nožēlo savus grēkus, tad Jēzus piedod visus grēkus. Viņš piedod slepkavību, viņš piedod abortu, laulības pārkāpšanu, dusmas, skaudību, naidu, zakšanu, izrādīšanos, lielīšanos un pat neusticību. To visu piedod Dievs. Viņš ir arī piedevis visu, ko mēs esam darījuši. Viņš to visu ir aizmetis projām. Un ja tā nebūtu, tad viņa upuris būtu bijis veltīgs. Tad Jēzum nemaz nebūtu vajadzējis nākt. Tad būtu labāk bijis pat bez viņa. Bet Jēzus upuris ir pietiekošs ikvienam. Un ar šo es vēlos jūs iedrošināt, dārgie klausītāji, lai mēs varētu saņemt šo iepriecu Kristu, lai mēs varētu saņemt šo prieku, zināt, ka ir viss piedots, mēs varam būt mierā. Un jā, mēs neesam perfekti, un es arī jūs mudināšu un arī mudinu katru reizi dzīvot, kā to prasa mūsu aicinājuma cieņa. Dzīvot attiecīgi Kristumai, reprezentēt viņu. Bet tas nav tas, kas mūs pestīja galu galā. Mums ir svarīgi tiekties pēc tā visa. Bet tas nav tas, kas pestīja, jo mēs esam jau pestīti. Mums ir jau dota žēlstība. Un to vajag dzirdēt no jauna un no jauna. Arī to pēc kā mums vajag tiekties, ir nepieciešams dzirdēt no jauna un no jauna. Bet to visu ietērtu Dieva žēlstībā. Tāpēc mīlēsim, Dievu ar mūsu prātu, ar mūsu spēku, ar mūsu sirdi, ar visu, kas mums ir. Visās vienkāršajās lietās. Pateicībā caur to, ka mēs varam jau tagad būt pārliecināti, ka mēs esam apzīmogot ar svēto garu un mūsu nāves stundā, vai arī, kad Jēzus atnāks vēlreiz, tas, kas pienāks pirmais, ka mēs tiksim viņa sagaidīti un nonāksim mūsu mūžīgajās mājās. Paldies, ka tu klausījies šo raidījumu, ja tevi tas iedrošināja, tad tu vari arī šo raidījumu aizsūtīt kādam citam, tas ir pieejams arī Spotify un arī citās raidierakstu vietnēs, ērtākai klausīšanai un arī dalīšanai, bet ja tu vēlies atstāt arī man kādu atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, tad to tu vari darīt apmeklējot mājaslapu ej.uz/vērtību kompas, rakstot to visu kopā un bez garumzīmēm. Lūksim. Paldies Tev, Dievs, un slava un pateicība Tev, ka Tu sūtīji savu dēlu mūsu dēļ un ka mums ir piedots, ka mēs varam ienākt Tavā priekā, kungs, ka mēs varam nākt pie Tava žēlstības troņa bez bailēm. Un es lūdzu, Dievs, lai mēs ik katrs varētu ieiet Tavā iepriecā, ka mēs uzņemtu Tavu jūgu, kurš ir viegls un patīkams. Un es lūdzu, lai mēs redzētu, cik Tavi likumi un Tavi baušļi ir patīkami, un ka mums būtu spēks un ticība tajos staigāt. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.